sienā. Kāpēc? I told them crackers holler at me when they sober on parole. I'm a villain, you think I ain't got that blower? Yeah, you right, bro. Take his head off his fucking shoulder. You hear me? Hit the rollie, start with the rollie on. Who was our getaway car, J portfolio? You hear me? Sveiki! Šajā video mēs ceļosim pa baznīcām. Šis ir mūsu izvēlētais maršruts, un šie ir mūsu izvēlētie pieturas punkti. Tie ir Svētā Pētera baznīca, Svētā Jēkaba katedrāle, Svētā Jāņa baznīca, Sāpju Dievmātes baznīca un Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca. Šis 1,2 km garais ceļš aizņem 17 minūtes, lai nostaigātu. Sāksim mēs ar Svētā Jēkaba katedrāli. Svētā Jēkaba katedrāle, dibināta 1203. gadā, bija viena no pirmajām 3 baznīcām Rīgā. Tā sākotnēji bija taisīta no koka līdz reformācijai, kad to rekonstruktēja. Jēkabas Svētā katedrāle ir visciešāk saistīta ar 13. gadsimta Eiropas kristietīgo kultūru. Šī katedrāle ir svarīga mūsdienās, manuprāt, jo tā dod ikvienam iespēju Vissvētākā sakramenta priekšā pavadīt kādu laiku lūgšanā, apcerēt svētos rakstus un piedzīvot klusumu un Dieva klātbūtni, kas ir laba vieta priekš jebkura kristieša. Šī ir Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca, kura tika būvēta 1785. gadā, un tajā pašā gadā arī tika atklāta. Šī baznīca ir saistīta ar Krievijas impērijas laikmetu. Sāpju Dievmātes baznīca ir Romas katoļu baznīca, kura tika celta Virģinis Marijai Doloresē, jeb Jaunavai Marijai Doloresai. Šī baznīca ir celta vienkāršā klasicisma stilā. Baznīcā atrodas Sāpju Dievmātes statuja, kura ir godāta ticīgo vidū. Tā ir vienīgā baznīca Rīgā, kura pēc reformācijas simbolizēja katoļu ticības atjaunošanu. Baznīca bija galvenā katoļu baznīca, laikā, kad citas katoļu baznīcas tika slēgtas vai pārvērstas luterāņu dievnamos. Sāpju Dievmātes baznīca ir viena no retajām baznīcām, kura saglabājas savu sākotnējo funkciju, apvienot visas izcelsmes un paaudzes ticīgos visos vēsturiskajos posmos. Rīgas Anglikāņu baznīca celta no 1857. gada līdz 1859. gada. Tajā pašā gadā, 26. jūnijā, tā tika iesvētīta. Celta no arhitekta Johana Felsko, tajā laikā Rīgas galvenā arhitekta stila, neogotiskā. Anglikāņu baznīca Rīgā ir cieši saistīta ar britu kopienas klātbūtni Latvijā 19. gadsimtā. Tās izcelsmes meklējamas Britu trūcīgo fondā 1806. gadā, ko dibināja britu tirgotāji, lai palīdzētu Rīgas iedzīvotājiem. Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca. Svarīga ar to, ka tā ir vienīgā draudze Latvijā, kas pieder iekļaujošai baznīcai, kas nediskriminē. Mēs īpaši sveicinām ikvienu, vienalga vai esi precējies, šķīries, gejs, bagāts vai nabadzīgs. Tu esi laipni gaidīts neatkarīgi no tā, vai esi te pirmoreiz, tikko pamodies vai tikko iznācis no cietuma. Esi sveicināts. Basketbola māmas, hokeja tēti, mākslinieki, veģetārieši, nakšķotāji, visi ir gaidīti. Ja esi dzīves grūtību pārņemts, skeptisks pret reliģiju vai vienkārši apmaldījies un nonāc šeit, tu esi savā vietā. Sveicam tos, kuriem vajadzīga lūgšanās, kuriem bērnībā reliģija tika nospiesta vai kuriem vienkārši šobrīd vajag klātbūtni. Sveicināti ceļotāji, meklētāji, šaubīgie un tu. Jā, tieši tu. Šis bija tulkots tieši no viņa mājaslapas, mazliet arī saīsināts, bet jā. Rīgas Svētā Pētera baznīca uzcelta 1209. gadā, vēlāk vairāk kārt pārbūvēta un paplašināta. Šī baznīca ir viena no visievērojamākajiem un senākajiem arhitektūras pieminekļiem Rīgā.
Mūsdienās baznīca kalpo kā dievnams, kā arī koncertu un mākslas izstāžu vieta. Tās tornī var uzbraukt ar liftu, lai apskatītu panorāmas skatu par Rīgas centru un Daugavu. Konkrēts arhitekts nav zināms, taču tā mūsdienās pieder Latvijas valstī. Baznīca sākotnēji bijusi neliela halles tipa telpa, vēlāk pārbūvēta un paplašināta ar gotikas stila elementiem. Baznīcas 123 metru augstais tornis ir pārbūvēts veselas 3 reizes. Turklāt tās galā esošais zelta gailis 7. Šī ir Svētā Jāņa baznīca, kura tika celta 13. gadsimta vidū, ap 1234. gadu. Šī ir viena no senākajām mūra ēkām Rīgā, kurai saglabājusi savu gotiskā stila arhitektūru. Svētā Jāņa baznīca tika veltīta Svētajam Jānim Kristītājam, kurš kristīja Jēzu Kristu. Šī baznīca ir saistīta ar Livonijas periodu un vēlāk ar reformāciju. Baznīca ir vairākas reizes pārbūvēta un paplašināta. Tās pašreizējais izskats ir veidojies 15. un 16. gadsimtā. Viena no retajām ēkām, kura saglabājusi gotiskās arhitektūras iezīmes, kā arī dažas baroka laika detaļas, un šajā baznīcā ir atrodamas arī daļas no oriģinālajām freskām. Pēc reformācijas klosteris tika slēgts, bet šī baznīca turpina darboties kā luterāņu dievnams. Ejam uz pēdējo baznīcā, ejam dēļ. Gribu iet uz mašīnu. Nedrīkst